patiesībā sen jau gribēju pastāstīt par to, kā es nokļuvu līdz hipnozei. Varbūt šur tur esmu rakstījusi Facebookā un tā, bet plašākai publikai, droši vien plašākam draugu lokam neesmu to tā stāstījusi. Par hipnozi es vispār nekad nebiju interesējusies, un bija tā, ka kādus dažus gadus atpakaļ, tas, manuprāt, bija 2021. gads, kad es aizgāju pie ārsta, un man nebija tādas, tiksim, lielas veselības problēmas. Es aizgāju pie ārsta, un mani nosūtīja uz operāciju, kas man likās būs tāda kā vairāk vai mazāk, puslīdz kosmētiska operācija. Man liekas, ka pirms tam es biju tieši Amerikā uz konferenci, un vēl pirms tam vēl kaut kur braukāju pa pasauli, nebija tā kaut kā laika iedziļināties vienkārši par to, ka tā nebūs vienkārši tāda tā kā lāzera operācija, bet tā būs, var teikt, īsta operācija. Un tad es aizbraucu uz operāciju Rīgā. Es atbraucu mājās, bija ziema, un principā man vajadzēja nedēļu gulēt mājās. Un es tā kā mēģināju, un tad vēl tajā laikā bija vēl Covids turpinājies, un kaut kā es jūtu, ka man labāk nepaliek. Man teica, ka man pēc 10 dienām, pēc nedēļas gulēšanas, pēc 10 dienām viss kā sadzīs, viss kārtībā. Pēc 10 dienas pagāja, nekās. Pēc tam domāju, labi, varbūt gaidu vēl vienu nedēļu, 20 dienas pēc mēneša. Man bija paredzēts braukt uz Rīgu pie ārsta, atrādīties. Un es aizbraucu, un es jutos tiešām ļoti slikti. Es knapi stāvēju, braucu ar vilcienu, ar sabiedrisko, varēju knapi stāvēt vilcienā, tramvajā. Aizbraucu, man pateica, ārsts ir slims ar covidu, nav kas tevi pieņem. Ja godīgi, man bija ļoti slikta, vispār pašsajūta, jā. Un es arī biju ļoti vīlusies, kāpēc man nepateica pirms tam, jā, ka tu vari nebraukt. Es tiešām ar cik man bija spēka, devos uz Rīgu, beigās nekas. Devos mājās, zvanīju, jautāju, ko man darīt, man ir slikti, es netieku pie ārsta, vai ir kāds cits, pie kā es varu aiziet, vai kā. Covid tajā laikā, tas bija riktīgs haoss, es īsti netiku. Es zvanīju uz citu klīniku, lai mani pieņem cits ķirurgs, jo man likās, ka kaut kas īsti man nav labi ar to dzīšanu pēc operācijas. Un mani pieņēma, sanāk, ka kopš operācijas bija pagājis laikam pusotrs mēnesis, mani pieņēma citā klīnikā, un bez īstas tādas paskaidrošanas pateica, ka man ir jāiet uz otru operāciju, kaut kas tur nav kārtībā. Un man jau likās, ka kaut kas nav kārtībā, bet, lai to stāstu kaut kā bišķi noīsinātu, tas viss bija beidzies ar to, ka man bija kopumā 4 operācijas, un tad es kopumā biju pie 5 ķirurgiem Latvijā. Es vienkārši 6 mēnešus dzīvoju sāpēs, es var teikt, ēdu, lietoju ketanovu. Ja jūs zināt, kas ir ketanovs, tās ir zāles, ko izraksta pēc operācijām. Es 6 mēnešus lietoju tās zāles, jo man sāpes nepārgāja vispār. Es neteikšu, ka man ļoti labi bija pēc ketanova, man viņas pilnībā nenoņēma sāpes, bet man vienkārši nebija, es nezināju, ko darīt. 6 mēnešus es atrados uz gultas, turpat savā olainas dzīvoklī, jo nevarēju arī strādāt pie disertācijas. Man vajadzēja atcelt visas manas plānotās konferences, seminārus saistībā ar Cīrihas universitāti. Viens ķirurgs man pateica, ka es varbūt esmu viens no 6% iedzīvotāju pasaulē, kuriem nedzīst
grieztās operācijas brūces, kas nav diezko labas ziņas. Tas mani necik nemierināja, var teikt. Un tad bija tā, ka mans profesors atsauca mani uz Cīrihi un teica, ka man ir jāpabeidz disertācija. Un pirms es braucu uz Cīrihi, es aizgāju pie cita ķirurga un viņš mani pierakstīja uz kārtējo operāciju. Tā bija 4. operācija, man bija jāpagaida. Man liekas, ka es gaidīju 2 mēnešus. Un tajā laikā es devos uz Cīrihi pa Ziemassvētkiem jauno gadu, jo mans profesors pateica tā, ka viņš brauks atvaļinājumā uz 2 nedēļām. Un pa to laiku, kamēr viņš būs atvaļinājumā, man būs jābūt Cīrihē. Tas bija tieši pēc Ziemassvētku laiks, jaunais gads un janvāra sākums, ka viņš atbrauks janvāra sākumā un viņš grib redzēt manu disertāciju sev uz galda. Tas bija jau pēc 6 mēnešiem, tas jau bija kopumā, tie bija jau 12 mēneši, tuvojās 13 mēneši, kad es biju sāpēs, bet man pēc 3. operācijas atļāva vismaz lidot. Tā es devos uz Cīrihi un sēdēju tur, rakstīju, strādāju ļoti daudz, ja es nemaldos, cik es atceros, es strādāju laikam 16-17 stundas diennaktī, lai varētu pabeigt disertāciju, lai varētu iesniegt to laicīgi. Un tad pa vidu tam visam es atvēru kaut kādu vienkārši YouTube kaut kādu raidījumu, kur es blogeram vienam sekoju, viņš intervēja kādu hipnotizētāju. Un man pēc ikdienas 16 nostrādātajām stundām pie disertācijas man tiešām bija gandrīz vienalga, ko klausīties pusdienu laikā. Un es vienkārši ēdu pusdienas, klausījos kaut ko, tur runā par hipnozi un tā, un es domāju, kas tas vispār ir, un pienāca laiks man iesniegt, uztaisīt tā kā grāmatas, nodrukāt savu disertāciju un aizvest to uz Cīrihas universitāti, tas bija februāris, respektīvi janvārī es pabeidzu melnrakstu, noliku profesoram uz galda un atbraucu uz Latviju. Viņš teica, ok, vari drukāt. Un 13 mēnešos, kamēr es slimoju, es sev teicu, ka ja es iesniegšu laikā, es sev nopirkšu iPhone. Ja es iesniegšu to disertāciju laikā, lai man nebūtu gads jāgaida līdz nākošajai reizei, tad es nopirkšu sev labu telefonu. Un tā es sevi motivēju. Pēc tiem visiem mēnešiem, pēc vairāk kā gada slimošanas, man tiešām pilnīgi nekas vairs nebija aktuāli, ne telefoni, nekas. Un tad man, lasot par hipnozi, tas intervija ar to cilvēku, ar ko es skatījos to interviju Cīrihē, tā bija ar skatuves hipnotizētāju no Lielbritānijas. Un tad es vienkārši nolēmu, ka ceļam uz Šveici es iebraukšu Londonā un es gribu paskatīties šo hipnozes šovu uz skatuves un nepirkšu sev telefonu. Un tā es arī izdarīju, es aizbraucu uz Londonu un no Londonas pat taisno ar koferi, ar savām izdrukātajām grāmatām, disertācijām. Es devos uz Cīrihi, iesniedzu universitātē. Un es biju sajūsmā par to šovu, es jau biju paskatījusies ierakstus, gan Netflixā, gan ir Lielbritānijā 4. kanāls saucamais, kur arhīvā es atradu dažus citu gadu skatuves šovus šim māksliniekam. Man bija ļoti interesanti, kā tas notiek, jo no malas tas izskatās pēc kaut kādiem brīnumiem, pēc kaut kādām superspējām. Un
Man, protams, tas bija interesanti, mēģināju savā galvā salikt, kā tas iet kopā, tas, ko es esmu redzējusi draudzēs, un tas, kas tiek parādīts uz skatuves izklaides nolūkos, kas ir tikai un vienīgi psiholoģisks un ar kaut kādu roku veiklību, ar vārdu veiklību, trikiem kaut kādiem. Un pa ceļam no Cīrihas uz Latviju man bija tikai viena diena, tāpēc es nevarēju pat palikt pa nakti. Šveicē man bija paredzēta 4. operācija, un man ienāca prātā, varbūt, ka es varētu pamēģināt pielietot hipnozi, lai man nebūtu sāpes, jo tā mana problēma pēc pirmās operācijas, tur kaut kas tika iegriezts ne tā, acīm redzot, ne tā kā vajag. Man bija krampveidīgas sāpes, kas sākās iekšā ķermenī un izplatījās tā kā pa visu ķermeni. Tādas lēkmveida sāpes, kurām nebija nevarēja saprast iemeslu. Tas nebija, ēdiens nebija pat iemesls, un es tajā brīdī pat arī ļoti maz ēdu, jo es nezināju, kas ir tās. Tur bija kaut kādi nervi droši vien aizskarti. Nebija tāda saprotama iemesla tam sāpēm. Es nolēmu, ka varbūt hipnoze man varētu palīdzēt. Man bija tikai reāli 2 dienas. Viena diena ceļā no Cīrihas, otra diena bija tikšanās ar anesteziologu, 3. diena bija operācija. Pēc tām 2 dienām man sanāca 2 reizes hipnoterapija. Es pamodos pēc operācijas, man bija vispārēja anestēzija Rīgā slimnīcā. Es pamodos un pats pirmais, ko es sajūtu, kas man likās dīvaini pēc 13 mēnešiem, bija tas, ka es nejūtu sāpes. Un es reāli tajā visā, es nepadomāju ne par hipnozi, ne par ko. Bet pats pārsteidzošākais bija tas, ka es nejūtu sāpes. Atnāca ķirurgs, viņš teica, kā tu jūties, un es viņam tā arī teicu, es jūtos labi, un dīvaini ir tas, ka es nejūtu sāpes. Viņš teica, ok, paņēma savus pierakstus. Un raksta, un viņš saka, es tev katram gadījumam izrakstīju pret sāpju stiprās, un es tā domāju, es savā naivumā viņam saku, ja nu tā sāpes man neatgriezīsies, ko tad, vai es varu nedzert zāles? Man no zāļu dzeršanas man bija sākuši izkrist mati, man bija pelēka ādas krāsa, es biju izkāmējusi un man bija nelabi kuņģi no tās visas ķīmijas. Viņš saka, ok, tad es tev izrakstīšu katram gadījumam receptes, bet ja tev nebūs sāpju, tad tu vari padzert paracetamolu 5 dienas. Vienkārši padzert, jo pēc operācijas, lai nebūtu iekaisums. Es tādu ok, sarunāts. Un aizbraucu mājās, un tā sāpes man neatgriezās. Un tad es domāju par savu otro lietu, ka man tie griezumi, tā kā tas viens ķirurgs bija teicis, ka man tie griezumi nedzīst, tāpēc tās lēkmeida sāpes ir. Un tad es saku pielietot hipnozi ar eksperimentālijām. Domājot par to, ka sliktāk jau vairs nevar būt, šā vai tā, 6 mēneši uz gultas un kopumā 13 mēneši ar sāpēm, es pielietošu hipnozi. Varbūt, ka man tās grieztās brūces var kaut kā veiksmīgāk sadzīt. Neko par to nezināju īsti, tas bija pilnīgi tā eksperimentāli.
veselu mēnesi es pielietoju hipnozi, es klausījos audio ierakstus. Un pēc mēneša pusotra ķirurgs teica, viss kārtībā, ej. Un lai vēl vairāk paspilgtinātu to visu pieredzi, cik es biju priecīga par to visu, es ķirurgam teicu, es drīkstu lidot. Viņš teica, jā, uz kurieni tu sataisies? Es teicu, es gribu lidot uz Korintu, tāpēc, ka mana disertācija ir par vēstuli korintiešiem, un es biju to uzrakstījusi, nodevusi, es gatavojos aizstāvēšanai, bet es biju gribējusi pati aizbraukt uz Korintu, uz Korintas pilsētu Grieķijā, un vienkārši pabūt tur, paskatīties, kur tur bija Pāvila draudze, kā tur vispār izskatās un kas tur vēl bija. Es viņam teicu, es tagad dabūšu doktora grādu teoloģijā, es ļoti gribu uz Korintu aizbraukt. Viņš teica, ok, brauc. Un, var sakot, es uzreiz arī tajā pašā pavasarī aizbraucu uz Korintu, es kāpelēju tur pa kalniem, man nekas nesāpēja, es biju super priecīga, laimīga. Un, protams, tas viss ir veidojis manu viedokli par hipnoterapiju. Un tagad es pastāstīšu īsumā to, ko es par to domāju, jo es diezgan daudz par to biju domājusi. Es domāju, ka hipnoterapija, kā terapija, kā metožu kopums, kas iedarbojas uz cilvēku, kaut kādā veidā veicina to, ka mūsos iekšā ieliktais, es varētu pat pateikt, Dieva dizaina ieliktā spēja, kapacitāte un potenciāls pašdziedināties, vai, ja tas pašdziedināties skan nepārāk labi, vai atjaunot ķermeniskās funkcijas, kur tās ir iespējams atjaunot, ka hipnoze palīdz to tādā mierīgā veidā aktivizēt, ja tā var teikt. Un līdz ar to es vispār neredzu nekādu problēmu, kāpēc hipnoterapija un kristietība varētu kopā būt problemātiski savienojuma. Personīgi es to neredzu. No skatuves hipnozes, ja kāds ir redzējis skatuves hipnozi vai kādas filmas vai trilerus vai šausmenes par to, kur hipnoze tiek pielietota, jā, un cilvēki tiek manipulēti. Es esmu pa šiem gadiem iepazinusies ar vairākiem skatuves hipnotizētājiem un ielu hipnotizētājiem. Un tas, ko viņi dara, viņi atklāja cilvēka to radošo spēju, tas ir viens, darīt visādas dīvainas lietas, kas izskatās varbūt smieklīgas lietas, bet viņi arī dod iespēju cilvēkam izpausties. Un tas nav pret cilvēka gribu. Reāli pavisam atklājot aizkulises skatuves hipnozei, tie cilvēki, kas paceļ roku, ka viņi grib piedalīties, ka viņi grib būt uz skatuves, ir tie, kuri varētu tēlot tās visas lietas bez hipnozes, un viņi to grib darīt. Ja atkarībā no tā, kāds cilvēks jūs esat, jūs noteikti zināt, ja ir tāds introverts cilvēks vai tāds, kuram ir bailes no skatuves vai bail sevi izpaust,
šis cilvēks nekad necels roku un nebūs brīvprātīgais skatu skatuves. Bet tie, kas ir ekstroverti, tie, kas ir ekspresīvi, tie ir cilvēki, kas gribēs jaunu pieredzi, kas gribēs sevi parādīt uz skatuves, un tieši tāpēc skatuves hipnoze ir kaut kas stipri sociāls. Tā ir sociāla spēle. Tur nav nekas tāds, jā. Hipnoze un skatuve ir tikai iemesls viņam izpausties. Tas ir pavisam kas cits. Arī uzreiz gribu vilkt paralēles ar lietām, kas notiek harizmātiskajās draudzēs, ka varbūt konfesijas un tieši draudžu kustības lielā mērā atbilst cilvēka mentalitātei un raksturam. Varbūt ne raksturam, bet kā to pateikt, ekspresivitātei. Tie cilvēki, kas ir harizmātiskajās draudzēs, vai ir vairāk ekspresīvas personības. Es esmu bijusi gan latviešu valodā runājošā harizmātiskā draudzē, gan krievu valodas runājošā harizmātiskā draudzē. Es esmu strādājusi nometnēs, vadījusi nometnes bērniem, kas ir latviešu bērni un kas ir krievu valodīgie bērni. Atšķirība ir kā diena pret nakti, temperamenta ziņā, mentalitātes ziņā. Kad es pirmo reizi aizbraucu un palūdzu novadīt krievu bērniem dzimšanas dienu, es vispār nesapratu, kas notiek. Viņi tā kā ātomi, viņi bija šeit, mans uzdevums bija viņus iesaistīt dējā, spēlē, bet tad viņi bija šeit burtiski uz 5 sekundēm. Un tad viņi izklīda pa visu spēļu laukumu, tā kā ātomiņi tādi. Un es nesapratu, jo man pirms tam bija pieredze nometnēs un pasākumos ar latviešu bērniem. Tāpat arī ar nometnēm, tāpat arī ar draudzēm. Un kaut kur tur ir kaut kāda vieta temperamentam. Līdz ar to cilvēki, kas, teiksim, arī izpaužās dažādajos veidos draudzēs fiziski, ir cilvēki, kuriem ir spēja tādā veidā izpausties. Un kuriem ir vēlme tādā veidā izpausties. Tur arī nevar noliegt, ka tā ir cilvēka individualitāte, bet arī brīvā grība. Kaut arī dzirdēts, ka draudzē saka, kad gars pārņem, tad tur ir tādā. Jā, interesanti. Ir tradicionālas baznīcas, kur arī ir gars, bet kur gars tā nepārņem, kā pārņem dažās harizmātiskajās kustībās, ja jūs saprotat, par ko es runāju. Dieva gara klātbūtne nevienmēr nozīmē, ka ir jābūt kaut kādām izpausmēm uz āru. Tas ir par skatuves hipnozi un vispār par izpausmēm. Hipnoterapija ir citādāka lieta. Hipnoterapija ir vecākā psihoterapijas metode vai pieeja, un tā strādā mentāli, tā strādā ar prātu. Es esmu savā praksē, praktizējot, saskārusies, ka hipnoterapija bez otra cilvēka iesaistes nestrādā. Tas nozīmē, ka tas aizspriedums par prāta kontroli nav īsti korekts. Katrs cilvēks ir atšķirīgs. Ir cilvēki, kuri ir manipulējami viegli, kuri ir manipulējami draudzēs, un es esmu redzējusi ļoti daudz gadījumus, kā var manipulēt. Jūs noteikti arī esat lasījuši ziņās kopš 90. gadu sākuma, piemēram, kaut kādās lielajās harizmātiskajās kustībās. Tantiņas aiziet, vai pat ne tantiņas aiziet, pēc laika viņas pāraksta savus dzīvokļus, jā, savu nekustamo īpašumu, sektas vadītājam, jā. Ir pensionāri, kuriem zvana pa telefonu, saka,
Mēs esam no bankas, mēs esam no policijas, mēs esam radi, es esmu jūsu mazmeitiņa, es esmu jūsu meita, vai tu mani nepazīsti. Dažādā mērā katram cilvēkam ir vājība pakļauties kaut kādai verbālai manipulācijai. Un tas ir gan draudzēs, gan sadzīvē, tas ir, teiksim, uz ielas, tas var būt uz ielas, kāds var pienākt un runāt un aizrunāt, un beigās tu pagriezies ej prom un tev maka nav. Mēs šīs lietas ļoti labi zinām, un tāpēc hipnoze var būt izmantota ļaunprātīgi, gluži tāpat kā var būt izmantota ļaunprātīgi telefona saruna, ēpasti, draudzes, dievkalpojumi, sludināšana un viss cits. Tā kā izcelt hipnozi kā prāta kontroli, tas, manuprāt, nav godīgi, un tas nav atbilstoši realitātei. Tajā pat laikā hipnoterapija, manuprāt, ja ir izveidojies kontakts starp hipnotizētāju un klientu, var veicināt to, ka šajā kontekstā, tajā darba kontekstā, ir iespēja aktivizēt ar prātu kaut kādas, un es patiešām uzskatu, Dieva dotās atjaunojošās funkcijas. Fiziski tas ir viens, bet lielākoties hipnoterapija palīdz tikt galā ar kaut kādām sāpīgiem notikumiem. Negribu staukt to visu par traumām, jo trauma tagad ir ļoti izplatīts termins, un katram ir traumas, tas vairs nav nekas tāds patoloģisks, jā, jo trauma ir iegājies ikdienas valodā. Un ir vesela virkne medicīnisku lietu, kur hipnoterapija var palīdzēt kā papildus metode pie ārstēšanas metodes, pie pamata ārstēšanas metodes. Būt kā papildinošā terapija nomierināšanai, sāpju mazināšanai. Viena no pirmajām lietām, par kuru es biju dzirdējusi no psihiatrijas profesora, bija tāda, ka ar hipnoterapijas palīdzību cilvēkam atjaunojās spēja kustināt īkšķi, jo viņam bija lūzums, un viņš atradās uz slimības lapas. Viņa darbs saistījās ar tā kā manuālo darbu, jā, un ar hipnoterapiju, ar prāta vingrinājumiem viņš atjaunoja spēju saliekt, kustināt īkšķi, un tas nav vienas dienas brīnums, jā, kā jūs varat iedomāties, kā bieži vien draudzēs apsola dziedināšanu šeit un tagad. Tas ir tieši konkrēti muskuļu darbība, tas ir ilgstošāks process, var izklausīties brīnumainas lietas. Es domāju, ka tās ir lietas, ko Dievs ir ielicis katrā cilvēkā, līdzīgi kā šeit, man uz īkšķa, ir bijis savainojums no golfa nūjām. Arī šeit bija tāda brūcīte no golfa nūjām. Šeit bija 3 nedēļas atpakaļ, vēl bišķiņi ir palikusi. Šeit bija 2 nedēļas atpakaļ. Staigāju ar plāksteri, tagad jau nāda ir uzaugusi apakšā, un tagad man nesāp, tagad varu iet šodien spēlēt golfu atkal. Un citas lietas līdzīgi, kā es uzskatu, kā man varēja sadzīt pēc operācijas griezumi, tad, kad ķermenis nomierinājās bioloģijā un arī pat psiholoģijā, psihoterapijā,
To sauc par homeostāzi, kad ķermenis sasniedz tādu balansu iekšā. Tas ir dažādajos līmeņos iekšā, sākot no šūnu iekšējā līdzsvara, šūnu un ķermeņa šķidrumu un hormonu iekšējā līdzsvara, ķīmisko vielu iekšējā līdzsvara ķermenī, līdz pat tādām lietām, kas notiek šeit mums uz ādas, kas mums ļoti labi pazīstamas, kad iegriežam vai savainojam ādu, agrāk vai vēlāk, tas atzīst. Man ir pilnīgi tāds pats viedoklis par hipnozi, kad to izmanto tādos terapijas nolūkos, dažādajos jautājumos, un tāpēc es nevarēju ilgi ierakstīt šo video, jo man bija grūti saprast, kāpēc hipnoze uzreiz ir jāliek pretrunā kristietībai. Kristietībā, atkarībā no tā, no kuras konfesijas jūs nākat, manuprāt, kristietībā ir tas uzskats, jo es esmu bijusi draudzēs, kur ļoti uzsver dziedināšanu. Es esmu bijusi draudzē, kur es redzēju, ka dziedināšanas dievkalpojumā mācītājs ar viesludinātāju ceļ no ratiņkrēsla sievieti un pavēl viņai staigāt. Manuprāt, tās bija mokas un pazemošana sievietei. Viņa nepiecēlās, nestaigāja. Es esmu redzējusi ļoti daudzus tādus gadījumus, kad mēģina, es nezinu, dabūt Jēzus brīnumus uz skatuves. Labākais, ko es esmu dzirdējusi, bija tas, ka cilvēks iznāk un pasaka, pārgāja muguras sāpes, pārgāja galvas sāpes, bet tā konkrēti, lai cilvēks pieceltos un staigātu no ratiņkrēsla. Es esmu redzējusi video ierakstos, bet es arī zinu, ka pie adrenalīna devas, kas izpaužas esot sajūsmā, dziedot dziesmas, un tā tas ir tīri psiholoģiski izstrādājoties kaut kādiem konkrētiem hormoniem uz laiku, uz kādām 5-10 minūtēm cilvēkam pazūd sāpes, un cilvēks var staigāt un arī piecelties un staigāt no ratiņkrēsla. Kā jūs sapratāt, man nav pierakstu, man nav līdzi šeit šodien sagatavotu konkrētu rakstu un atsaucas uz rakstiem un grāmatām. Es vienkārši runāju no galvas. Es uzskatu, ka hipnozes laikā, kad ķermenis nomierinās, ir iespēja, ka ieslēdzas procesi, kas to Dieva ielikto potenciālu mūsos atjaunoties, atlapt, un ar savu vārdu atlapt es esmu nokaitinājusi vienu pasniedzēju psiholoģijas fakultātē, tāpēc es tur vairs nestudēju, bet es uzskatu, ka ka mēs nomierinamies, ir iespēja ķermeniskā līmenī tam potenciālam, to var saukt par Dieva spēku mūsos, un mūsos katrā ir dzīvības potenciāls, diez vai kāds to nolieks. Varbūt ir konfesijas, kas noliec, ka kādam nekristietim, neticīgajam ir svētais gars, ir vai nav, bet tas, ka mūsos ir dzīvības potenciāls, ka mēs kustamies, to diez vai var noliegt, jo tas ir katrā cilvēkā, un es domāju, ka tā ir Dieva žēlastība un tāda dāvana vai bagātība, labestība, ka katram ir spēja atjaunoties, kad mēs nomierinamies. Ļoti daudz manu kolēģu hipnoterapeitu strādā ar cilvēkiem, kuriem ir trauksme, kuriem ir stresi un ļoti mūsdienās tas ir ļoti, ļoti izplatīts, bet manuprāt, noslēpums tajā visā ir tas, ka nomierinoties, pašcietnošais spēks var izpausties. Tas ir tas, kāpēc es vispār neredzu nekādu pretrunu starp kristietību un hipnozi,
pilnīgi jebko var zīmēt dažādajos melnajos toņos, pilnīgi jebkurai pieejai, jebkurai metodei, jebkuram instrumentam, jebkuram objektam var paspilgtināt tumšos toņus un pilnīgi jebko var demonizēt. Un hipnoze ir labs veids, kā mazināt trauksmi par nākotnes notikumiem. Un to paveic nevis cilvēks kaut kāds, kuram ir superspējas vai kaut kāds manipulators vai kaut kas, bet visas šīs lietas, par ko es runāju, kur hipnoze var palīdzēt, tas, kas izdara šo darbu, ir pats cilvēks. Un hipnoterapija pilnīgi visos gadījumos ir tikai, tā kā es to salīdzinu apmēram, tā kā ceļa zīmju izlikšana, jā, kur tajā visā procesā ir kāda zīme, kur pagriezt pa labi, kur braukt taisni, kur ir kas, kur apstāties, tikai tāda veida ieteikumi. Un tāpēc viņi arī saucās hipnozes galvenais instruments ir ieteikumi vai ierosinājumi, ko terapeits dod, neko vairāk. Un var izvēlēties pieņemt kaut kādus ieteikumus, var tos izvēlēties nepieņemt, un tieši no tā būs atkarīga arī hipnozes efektivitāte. Es atceros, kā man daži ārsti, ne tikai tas ārsts ķirurgs, kas man teica, ka es esmu iespējams 6% iedzīvotāju vidū pasaulē, kuriem brūces pēc operācijas nedzīst, bet jūs noteikti esat saskārušies ar ārstiem, kas ar savu autoritāti pasaka kaut kādas diagnozes iespējamās, kas ir gandrīz kā lāsts, kur pēc tam tu saproti, ka tam nav bijis pamata. Tas, ko mēs runājam, jo īpaši, ja ir kaut kādas attiecības ar, ārstu un pacientu, tas, ko cilvēks dzird, bieži vien arī, ja mēs atveram savu dvēseli arī draudzē, tas mūs ietekmē. Jebkas, ko mēs dzirdam, mūs ietekmē. Un līdz ar to hipnoze ir pilnīgi tas. Es hipnozes kaut kādus konkrētos ieteikumus, kaut kādas metodas, kas man, piemēram, liekas tuvākas, es viņus arī saucu par svētību vārdiem, jo galvenais instruments šeit ir vārdi. Un tas arī ir ļoti pazīstams no kristietības, no Bībeles, varbūt gan lāstu vārdi, varbūt gan svētību vārdi, ja? Un tieši svētību vārdi ir tas, ko var lietot gan draudzē, gan hipnozē, lai iedrošinātu cilvēku, lai ietekmētu cilvēku uz labu, atlapt mentāli, fiziski, arī garīgi, emocionāli. Un tā. Paldies tiem, kas noklausījās līdz galam. Līdz nākošajam video. Čau, čau.